Labdien, labdien visiem! Ceturtdienā nu jau nedēļa izskan, kāds jau noteikti gatavojās kārtīgām svinībām, grilli tiek vēl štutēti, mutēti, oglītes tur tiek salasītas vēl pērnās kaut kur, sagrabinātas no kaut kādiem čakšiem, pakšiem, ja? Sakurināt grillu un sākt svinēt. Jā, vai nav tā saucamais daļējais kažociņu mešanas laiks? Tā tuvojas ziema, vai ne? Kā tad paliek augstāks un tā tālāk. Jā, ir notikušās ASV prezidenta vēlēšanas, jeb tā teikt, nomainās nedaudz virziens no liberālā uz to konservatīvo, tā izteikti konservatīvo. Es saprotu, ka šobrīd mēdījos šausmīgi daudz raudā, teiksim, Eiropā, ka mēs paskatāmies arī Dānijā. Jā, dzirdēju, šodien iegāju vietējā domē, mani darīšanas parasti arī. Un dzirdu, kā saka, nu kā tas tā varēja būt, tur tikai daži procentu punkti. Nu vajadzēja Hillarijai uzvarēt, bet nē, uzvarēja Trumps. Nu ko darīt? Ko darīt? Sakožam zobus, liberāļi, un beidzot paskatāmies patiesībai acīs. Pašķirstam vecās vēstures grāmatas. Kā tad īsti ir? No kā veidojās cilvēks? No kā veidojas ģimene? Vai varbūt tas pārticības līmenis, kas bija liberāliem dažiem tādiem spēkiem, ka mēs redzam visādi oberi un visādi šitādi, ja, tur plivinātāju ņēmās un darījās, ja. Bet, jāsaka tā, ja kāds man tur saka, ka sabiedrība nevar ietekmēt, izskatās laikam tomēr, ka var. Jo es zinu, ka cilvēki saka, ka nevajag iet vēlēt, nevajag neko darīt un tā tālāk. Kā tad īsti būt? Kāpēc iznākums ir tāds, tie, kas ir pret vēlēšanām un vai globālisti pārdomāja vai kā? Kas ir pie vainas un kāpēc tieši šis kurs mainās tīri uz to konservatīvo, tīri Trumpa politika, jo Trumps jau neiestājās par LGBT, Trumps arī neiestājās par karu tādu finansējumu. Starp citu, atceraties, Trumpa pirmajā prezidentēšanas laikā nevienu karu netika uzsākts, ja? Un, protams, daudz pretrunu un tā tālāk. Šobrīd Latvijas prezidents Rinkevičs tagad rosina, saka, draugi mīļie, jāsāk ir sevi baigi aktīvi nodrošināt militārām vajadzībām, sevi aizsargāt un tā tālāk. Tad man ir aicinājums, Rinkevičs, vai nav laiks aizdomāties, tu esi gudrs vīrietis, man pafiga tavu orientāciju visu, bet tīri kā jurists, tā varētu pateikt ļoti pareizi, perfekti tu runā, viens no prezidentiem, kur es lieku daudz plusus tavā runas veidā. Tu tiešām ļoti, es nevienu reizi neesmu taisījis pa tevi mējumu. Es saku, man pilnīgi vienalga tava seksuālā piederība, bet Rinkeviča kungs, padomā varbūt to diplomātiju sakārtot. Visa vaina šobrīd tajās nelaimi likstās, dzelzceļu slēgšanās un railu visādos sūdos, ka mēs redzam, ka tur pratināja straujumu, pratināja kariņš, kā jau, protams, kā citu planētietis. Es taču neko nezināju, man tur plivināja papīrs, neko nezināju. Es tāds atmaskas, ja. Rinkevičs varbūt ir tas laiks, tu tomēr gudrs vecis esi. Es tev to pavisam no sirds saku, tas ir gudrs vecis, ja. Varbūt to diplomātiju papurini. Varbūt ir laiks tomēr tā kā diplomātiski sakārtot lietas, formēt ekonomiku Latvijā, jo atceries Edžu Rinkevičs. Viņš zini, ka Latvija ir unikāla maza valstiņa, kur ir iespējams sakārtot perfekti tranzītu. Ir iespēja sakārtot tā, lai tā Latvija attīstās. Nost to maucību, kas tur visus LGBT, kā mēs atceramies, ka tur tie progresīvie tādu satiksmes ministru kā Briškinu ārā, naheri. Viņš jāmet ārā sūdainu mietu, ne tikai es tie vēl būtu pie teikšanas, es jau iesaidinātu, ja? Un vēl tur to pašu kāriņu, jā. Bet brīvā apmeklējuma cietums un ar atstrādi no 7:00 rīta līdz 3:00 pēcpusdienā par zupa šķīvi un kādu maizes kumāsu. Es domāju, nodokļu maksātājs nebūtu dusmīgs. Būtu ielas sakoptas, lapiņas būtu sagrābtas. Ir laiks tīrīt visus šitos piderasinus, visus tikko lasīt kopā un lai viņi mauka strādā Latvijas sabiedrības labā. Viss tas, kas ir izdarīts, viss tas, kas ir sačakarēts, visu vēl var labot. Protams, ne jau tā, ka tur reanimē tur, bet visas tās pieminekļu lietas, kā mēs redzējām un tā tālāk. Bet es uzskatu tādam, tikko ir jāpārstāj taisīt mineti visām šitām te. Es saprotu, ka viņš tagad pēdējās nedēļas, viņu uzmanījos, taču saprata, ka ASV tagad uzvarēs vēlēšanās, un viņam vairs nedos pat minetu taisīt. Viņš tagad tur iet gar baznīcām, tur roku pastieps un tā tālāk, ka viņam naudu met.
ne tas tāds. Tāpēc saku, visi šitādi ir jāķer rokā un lai strādā sabiedrības labā. Nav jau tikai tu pa jāiemet cietumā uz 7 vai 10 gadi, un lai viņš tur to balandu rīju neko nedara. Nē. Brīvā apmeklējuma cietums, kārtīgs darbiņš, lai strādā štātē, un sabiedrībai labums, un sabiedrībai prieks. Jā, nu jūsu domas, kā tad īsti pavērsīsies politiskais pasaules kurs attiecībā pret Latviju? Kas īsti notiks? Kādai ir jābūt sabiedrības lomai? Ir jābūt aktīvai, politiski aktīvai vai nē? Jo es zinu, kad ir tādi šauras sabiedrības grupas, pa ko man skumji nāks atzīt, kad es dzirdu, ka tur saka, ka tur tas nav jādara, es esmu dzīvs cilvēks, brīvs cilvēks, tai pašā laikā viņš sēž mašīnā, viņam ir autovadītāja apliecība, ja? Viņš policistam saka, es esmu brīvs cilvēks Jānis vai Pēteris, pa ausīm tevi un asfaltā. Jā, tā, ka tu gāji, liki tā autovadītāja tiesības, tad tu vispār tur neieminējies, ka tu esi kaut kāds brīvais cilvēks. Tu parakstīji skolā tur to kontraktu, samaksāji savu piķi, par braukšanas mācībām maksāji, un tu pat instruktoram nereizi neteici, ka tur brīvais cilvēks hujiņas un no kurienes es izlīdis, ja? Tu gāji, liki tiesības, darījies un ņēmies, te pēkšņi, ka jau tiesības kabatā uz ielas, ahujenēs, tu esi tāds policijas slikta, pēkšņi visu tā un tā. Kur tu, bija ātrāk, nafig? Ak, šitā, nezinu, tā ir tāda sava veida pārticības, vai kaut kāds bija sakāps tiem cilvēkiem galvā, ka iedomājās, ka policiju nevajag. Policiju vajag, policijai ir jāstrādā, protams, ir pidarasi policistu vidē, bet es gribu ticēt, ka viņi ir mazāk. Es ar lepnumu varu pateikt to, ka manā dzīvē ir trāpījušies izcili policisti, kuri palīdzējuši, un visu cieņu viņi man pati palīdzējuši, ja, kad es pats esmu zakuļiškami kaut kur Rīgā, ja, tervetēja problēmiņa man ģimenē, ja, policisti palīdzēja, tāpēc visu cieņu policijai. Negribu teikt, ka tur viss tā. Un tad, kad es redzu video, ka tur ieliek, ja, kad policisti ir tur sūdi, viss kaut kā neprovicējiet, neradiet situācijas, un ja tu pareizi visam pieeji un normāli novērtē viņu darbu, visi kārtībā. Bet kas saistās tā, tīri sabiedrībai, kādai tad ir jābūt tai sabiedrībai tagad, pēc noritējušām Trumpa vēlēšanām? Es saprotu, tagad tur ņemās mēdīju pārstāvji, un saprotu, kad arī Ieva Vārna šobrīd arī īsti nesaprot. Viņi saka, kā tas tā varēja notikt, ja, zaudēja, Trumps uzvarēja un Hillarija zaudēja, un Hillarija vēl joprojām gatavo runu, viņi īsti nezin, kā uzrunāt. Viņi teica, ka uzvaras gadījumā tur gatava kliņģerīšus dalīt un tējas un saviem atbalstītājiem un visu darīties. Un pēkšņi tagad viņai jāsagatavoja pretējā runa. Tā zaudas gadījumā, kā tad īsti ir, ko lai viņi tai sabiedrībai pasaka, kāpēc viņa neuzvarēja, jo, tie analītiskie prāti, tagad mēdī, CNN saka, iespējams, ka Trumps uzvarēja, tāpēc, ka viņam pareizi bija izvērsta priekšvēlēšanu kampaņa, kurā attiecīgi viņš veiksmīgi uzrunāja ASV sabiedrību. Un tas parādīja tādus vairākus punktus. Protams, ka parādīja, ka amerikāņiem vajag labklājību. Tas parādīja, ka ASV bija tās iekšējās problēmas, protams, par ko arī mūsu mēdīji varbūt tās Latvijā apzināti, vai pat es pateikšu arī Eiropā. Tā pašā Dānija arī, kas skatos dēļ viens citreiz, ka ļoti daudz priekšvēlēšanu kampaņu rādīja Hillary. Trumpu ļoti reti. Nevienu sižetu neparādīja Dānijas mēdījā par viņa sociālām kampaņām, ja? Bet tas ir cits stāsts. Galvenais, kad viss ir noslēdzies, un 4 gadi mēs zinām, šobrīd ir Trumps. Bet ja tā nost no personālajām, respektīvi republikāņu politika, kur ir vērsta ar daudziem tādiem punktiem, kā pieņemsim, strateģiskās izmaiņas tai pašā militārās aizsardzības finansējumā Atlantijas mērogā, ja, kad jāpiedomā, kā tad īsti būs būt, jo pirmajā prezidentēšanas laikā Trumps viņš ar pirkstu kratīja. Viņš teica, ka draugi mīļie, cevišķi tā kā rādīja uz Baltiju, kad veči, pamāz, nav drošības pilvena, jūs tur nihrina neko nedarat un tā. Protams, kad Baltija sasparojās Latvija, man liekas, vai tikai nav vienīgā no Baltijas valstīm, kuri visvairāk deva tam NATO budžetam. Otrs jautājums, kā es teicu, tagad arī es visu laiku runāju, mans tas sāpju jautājums ir diplomātija. Vai Edgaram Ninkevičam nebūtu šobrīd pēc Trumpa uzvaras jāizdomājas par diplomātijas jautājumu risināšanu ar provokāciju izbeigšanu? Mēs zinām, ka tagad tā šaudīšanās un ņemšanās, ņemot vērā mūsu iespējas, ja,
mums viņas tādas pašvakas, ir sevišķi tagad šīs vēlēšanas parādīja to, ka piezemētāk var būt tās ar ieroču svadzināšanu. Kā tad īsti būt? Edžus arī saprot to, un tāpēc arī viņš jau arī nekavējās. Viņš ļoti strauji arī apsveica Trumpu, sakot, apsveicu tevi ar vēlēšanām, kolega. Mēs meklēsim, ja būsim būt sadarboties. Un es paredzu, ka viens no aspektiem, vēlreiz saku, Edžus Rinkevičs ir gudrs. Viņš tādās, es saku, tu nevar salīdzināt ar Levitu, kurš neizgulējies, tur sajauca, tur neizvāra kārtīgi olas un bieži caurējies, vēderi izējas un tā, labi, tur tas tā. Bet, par Edžu, malacis, jā, viņš kaut arī krīt no riteņiem, viņš tāds salti stāv, gudrs, viņš prāt nav zaudējis. Viens no prezidentiem, kurus saku, ka viņš ir juridiski korekti gudrs cilvēks. Tīri starptautiskā plāksnē, viņš tur nerausta valodu, teksti viņam ir ļoti profesionāli, mūsdienīgi, viņš pareizi runā. Tādā ziņā Edžu visu cieņu, tāpēc es no tevis sagaidu, tas vienīgais arī no Latvijas prezidentiem, kurš apbraukā to Latviju. Tur Pauskas bija bērnu, tur pasviež roku puikam un paiet tā, un tur Augstkalnes pusē, Tervets pusē, tur ar, kur bija tā lielā vētra, bija aizbraucis visu cieņu vecīt. Es saku, šitā te mūsu tas labāk ierausim, kā viņš bija šitas te prezidents no zaļajiem, kā viņš bija, te vēlas rārā, dod man tagad atmiņu atcerēties. Uz to atkal jāierau, kas teica šitas te, viņam sirds operācija taisīja vēl. Vēlns ar ārā, kā viņi, kā visi man tik daudz to prezidentu, ka nevar atcerēties Latvijā, Tāpēc, ka īslaids. Vējonis, Vējonis pat nebraukāja tu. Tu Edžu paņēmi, izbraukāja, Tāpēc es tev saku, tev ļoti daudz plusi kā Latvijas prezidentam esošam. Vaira pat tā nebraukāja, Vaira tāda palepna bija. Vaira, starp citu, juridiski ir pareizi, smuki skaisti runāja. Bet tu arī skaisti runā, tāpēc, tu kā esošais Latvijas prezidents, es uzskatu, ka vairāk tomēr jākustina diplomātiskie virzieni. Jāattīsta tie, jo viens, kas man ļoti patika, ka tu biji pirmais, kas ātri noreaģēja atbildēja, bet, starp citu, kas to neizdarīja, Vladimirs Putins, tas gan neapsveica. Bet te ir jautājums, kāpēc Vladimirs Putins neapsveica, jo es biju gaidījis, ka Valoģa, viņš tā ātri noreaģēs un apsveiks, bet ne, Valoģa neapsveica. Bet tas tā, viņš noteikti arī kaut kādu tur stratēģiju apakšā. Bet ja runājam par tevi, Edgars Rinkevičs, malacis tu apsveici, bet tāpēc saku, kaut kas mums jādara to diplomātijas lietu, sakārtot šito visu pasākumu. Un tad paskatīsimies, kādas tās aprises, jo mums jau to Latviju jāceļ kaut kādā veidā, vai ne? Un viss ir atkarīgs no pareiziem politiskiem lēmumiem, ziņojumiem, kā pareizi sakārtot visas šīs lietas. Tāpēc es domāju, ka, ja tu šito te visu izdarīsi, protams, tam man jāsaka, ka jaunā vienotība turpinās dzīvot un ar uzviju, ja? Un tikko, protams, viņš jau vairs netiks, viņš jau sevi parādīs no tās puses. Es domāju, ka viņš jūs rindās vairs netiks, un es sapratu, ka daudz jaunās vienotības, tie, kas viņam tur tās naudas kaut kādas deva, ar to viss beidzies. Bandīts saka, Putlers norecies bunkurā trīc. Nezinu, es domāju, ka drīzāk viņš tur notiek kādu svētkus. Mums būs tuliņās viesis ugunsbarons Ritvars. Sveiks, lai dzīvo! Nāci studijā! Sveiks, lai dzīvo! Puķin prezidents mīra, blē, vecīt. Nē, tas, ka viņš ir mīra prezidents, to visu atzīt, to nevar noliegt, ja? Edžus nav mīra prezidents, viņš ir mazas valsts prezidents, tāpēc es domāju, ka Edžum vēl liels ceļš priekšā. Kā tev liek? Edžum ir jāsakārto diplomātija Latvijā? Nē, priekš tā jau vispār kaut kā domāts prezidentu, viņiem vēl kā tāda ideja, ko viņš dara, un kāpēc viņš vispār izdomājas kļūt par prezidentu, ja? Ne jau vienkārši viņi tur kāds aiz ausīm vienkārši ievilka, kaut kāda jau viņam ideja ir. Bet, jā, es arī atzīstu, ka Rinkevičs ir diezgan normāls prezidents. Viņš ir, pagaidām, cik es redzu, viens no labākajiem. Man vairāk īsti nepatīk, tāpēc varētu pat pateikt, ka viņš varētu būt viens no labākajiem Latvijas prezidentiem kā tāds, ja. Kaut arī man tur atkal citas lietas man nepatīk, bet tam nav būtiski nozīme, ja. Redzi, runājot par Vairu, vecīt, es viņu pat personīgi esmu kritizējis. Es teicu, Vairas kundze, jūs tomēr tā politika bija nepārāk saprotama un divkosīga, ja? Viņa man tik īsi atbildēja te vienā reizē, ka viņai tā lika, tā bija tā laika politika, viņai tā lika tā rīkoties. Es ļoti ceru, ka Edžums tomēr ir pauti, ka viņš tomēr sevi parāda, viņš tās lietas sadarīs. Vismaz tiešām, ja viņš tiešām ir pa Latvijas tautu, ja, es uzsarāju, pie vienas vietas viņa tā orientācija, lai kuļko, tā ir viņa darīšana. Bet kā prezidents, ja viņš noturēs mugurkaulu un tiešām būs pa Latvijas sabiedrību, būs izaugsme.
Jā, es teiksim, tagad tojos Jūrmalas iebrauktuvē, jā, man tur jāizbrauc, tur kanaļubi jānomēr vienam cilvēkam, rītā brauks raktijā, jāatzīmē punkti. Un es katru reizi braucot Jūrmalā, parasti par šito tēmu padomāju, vai cik mums nebūtu valsts prezidenti. Viņi laikam nereiz nav piebraukuši pie tā debīlā automāta un paprovējuši viņu norēķināties tie aparātā. Jā. Jo tas ir vienkārši, tā ir reāli neiespējamā misija, ja tur jāizstiepjās visādos garumos, lai no mašīnas varētu paņemt un iebraukt un nokārtot. Tas ir drausmas. Bet viņam taču ir rezidence, nu, lai viņš aizbrauc un palīdz tai tautai vismaz Jūrmalā iebraukt. Nu, vismaz kaut tik daudz. Beidz, lai dzīvo, Jančuk! Jā, bet baroni, vai tad tev nav šitas, te kā viņi sauc to aplikāciju? Tur jau pavisam mēmēm. Kā? Es esmu pret visām sūda aplikācijām. Es esmu pret šo digitalizāciju. Es iebraucu un samaksāju bankas karti. Man nevajag kaut kādas sūdus telefonā glabāt. Man ir Pareizi, no darbietām vajadzētu tā kā uz poļu bānu salikt, lai sievieti kādu, lai vietā kasieri. Tas būtu vispareizākais, ja tā skatās. Iebraucu es pie sava tā stulbā punkta. Un viņu drausmīgi grūti vienmēr ir norēķināties. Es bišķīt ulikšu uz klusumu, jā, bet Rinkevičs ir prezidents mīra tāpat kā Putins. Tā, ja izvēlās ir prezidents, es teiktu tā, ka Bērziņš ir labākais, jo viņš vienīgais pateica žurnālistiem, ka tie nav sensisti. Un par to es vienīgais cienu. Es vispār, bet man viņš kā prezidents ir pilnīgi vienaldzīgs, man visi Latvijas prezidenti, es neuzskatu, ka ir bijis tik tiešām kāds Latvijas prezidents, kas ir tā prezidenta vārds, teiksim tā. Bet paskaties, nu tīri, teiksim, no tā profesionālās puses, teiksim, Rinkevičs tādā ziņā, viņa valoda, kā viņš runā juridiski korekti, nu nav šitā murgošana kā... Es tev gribu uzreiz, es saprotu, ka tu skaties to, nu, ja mēs skatāmies no sabiedrības, kā saka, apstrādāšanas, nu, kā tiek sabiedrība apstrādāt, viņš prot rīkoties ar cilvēku masām, kas ir... kam atliek atbraukt paspiest roku un ļaut viņam tur bērniņu nobučot un visu notiek. Un mani kā cilvēku, un man jau nepatīk tas arī Amerikā. Amerikā tieši tas pats notiek. Arī Trumps un visi pārējie, viņi uz ko viņi iet uz bērnu bučošanas un tādu kā tēla glorifikāciju. Un man tas nepārāk patīk, jo es uz viņu skatos, kā no viņa profesionālās puses, ko viņš ir pateicis kā prezidents. Nu, neko vai iedzīgi viņš nav pateicis. Nu, viņš ir nostājies saimā, tur kaut ko parādījis ar pirkstu. Kā ārlietu ministrs viņš jau var nekā vērts nebija. Nu, redzi, piemēram, par pilnvarām runājot, tur nevar salīdzināt Rinkeviča pilnvaras ar Trumpa pilnvarām. Trumpam tomēr tā ietekme ir gan uz palātu lielāka, un Latvijā mums ir tāda reprezentatīva funkcija. Ietekmēt nevar, protams, bet sava veida, mums jau kā sabiedrība atkal būtu varbūt tās jāinicē, lai prezidenta pilnvaras būtu plašāks. Es padomāju, Lietuvas prezidentam ir vairākas pilnvaras nekā Latvijai. Jā, viņa var vēlās tautu izvēlās. Daļa tautas, jā. Jā, es pēc neesmu iedziļinājies par to, tā kā, nu... Es nezinu, ko es tev varu pateikt vairāk. Es tev neko vairāk neizspiedīšu. Es neuzskatu, ka mums ir bijis sākot ar Rumpīti, kas bija viens no pirmajiem, man liekas, prezidentiem, kas patiesībā, nu, viņš jau nebija, viņš bija laikam kaut kāds tur Ulmaņa, Rādu, Rats un kaut kas tam līdzīgs, un tā beigās viņš pārsauc Ulmanu un pateica visu uzreiz urrā. Tā ir vislielākā tā problēma ir, kad, nu... Nu, skaties, kāda šobrīd Vācijā, tu arī seko līdz mēdījiem, kāda retorika mēdījos par Trumpa uzvaru šobrīd? Viņiem jau tagad ir cits problēmas. Vakar tur vispār izveidojās baigais šovs. Lindners, tas ir finanšu ministrs, viņš jau pateica to, ka, viņš laikam taisījās vispār iet prom vai kaut ko tam līdzīgi, un viņš gribēja iet prom no valdības, un Šolts pasteidzās, kāpēc? Tāpēc, ka Lindners, kā finanšu ministrs, pateica, ka mēs nevaram atļauties to, ko mēs šobrīd darām. Šolts grib bruņoties un grib atbalstīt tālāk Ukrainu un uzņemties lielākas parādas, un tur viņiem ir savas problēmas šobrīd, jo zina, ka šobrīd Vācijā valdība. Šolts grib bruņoties un grib atbalstīt tālāk Ukrainu un uzņemties lielākas parādas. Un tur viņiem ir savas problēmas šobrīd, jo zina, ka šobrīd Vācijā valdība tā veikt vēlēšanas. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka šī koalīcija pēc teorijas ir sabrukusi. Tas nozīmē to, ka jāapstāsta, kas ar to koalīciju, cik viņiem bija tie krēsli. Problēma ir tā, ka viņi pēc teorijas paralizēta, īpaši uz ārpolitiku. Tas nozīmē to, ka līdz janvārim viņi nespēs ne īsti naudu pieņemsim tai pašai Ukrainai iedot vai kaut ko tam līdzīgi. Tā kā tas ir patiesībā diezgan liela pendele, jo es arī šodien parunāju ar vāciešiem, ko viņi par to domā. Viņi saka super, viņi saka, jo ātrāk vēlēšanas, jo labāk, jo viņi grib tikt gan no Šolts vaļā, gan no Ukrainas atbalsta un visi šitā te murgi, jo viņi arī grib tāpatām kā Trumps vairāk uz savu iekšpolitiku, jo viņiem vāciešiem ir apnicis
glābt visādus, kā saka, sērdienīšus. Kaut gan vācieši, būsim godīgi, ir visvairāk iegūši arī no Eiropas Savienības. Tā ir tāda dubultā spēle. Nezinu, Jančuk, tu redzēji vai neredzēji, vakar nakt bija tiešraide, kurā tika pieteikts karš bandītam un tev. Pirmais kritīšot bandīts, viņš tikšot atmaskots un pat novākts. Nezinu, skatos komentārā, bandīts joprojām vēl ir dzīvs, es saprotu. Bet, kas tas stream bija, kur gribu? Man kaut ko vakar teica, ka man adrese esot. Tava adrese visu, pirmais, bet bandīts vēl ir dzīvs, bet jautājums tagad ir tā, nezavisimī, kad viņš viņu noņems no trases. Ja ņem, lai viņi, zini, ir tomēr tas ir lielisks pierādījums, ka tomēr karma strādā. Tomēr, ka lieliski strādā, jo arī vakar, pieņemsim, esmu pamanījis kopš tā pēdējā video, kur es arī izlustrēju, ka bandīta tā mīlestību pret nacistiem un nacismu. Un tad viņi sāka lietot to savu shitshowu, bet tas tieši apgriezās otrādi, jo, pieņemsim, tas pats komentārs, tu redzēji to komentāru, ko viņi ierakstījuši to, ka, par manu māti un tādā garā. Viņi jau paši sevi ir atņēmuši sev elpu ar to visa tā propaganda, kas gāja pret mani, uzrakstot tādas komentārus, viņi sev paši aplaupa. Tā kā es par to baigi neiesprings. Un tie, kas saka, ka es kaut kur slēpjos, nesatraucieties, mana adrese ir publiski gan pieejama, gan atrodama, mani telefona numuri atrodami, es par to vispār nesatraucos, jo... tas būtu, Cienīgs ticamības ministrijā, es pateikšu pāris vārdus no savas puses. Jūs, draugi mīļie, nezināt, kas ir nacists. Jo es patiesību sakot, esmu pilnīgs un totāls nacists. Banģuga tāds vienkāršs čalis, viņš tikai tur runā daudz. Bet ja es tiktu par prezidentu, visiem būtu kirdik, visiem, kam ir maisītās asinis, pīzdets, visiem būtu. Visus izgrieztu vienkārši, saprot, visus. Tikai paliktu baltie. Viņš kaut kā baronu tādu ķerņu runā vispār šobrīd, bet tu man pastāst. To ķipat ietavu joku tādu, jā. Man viņi nav saprot. Ko jūs satraucat? Es nesatraucu. Tā retorika šobrīd ir pilnīgi idiotiska. Klausies, Janka, čau visiem, dargi draugi. Uguns baronā, tu vari ielikt savu bildi, lūdzu? Nē, mēs zinām, kā viņš izskatās. Es viņam roku esmu spiedis. Tu zini, atsūt man viņa bildi, lūdzu. Janka, nopietni, lūdzu, atsūt. Viņam ir kaut kur pat atrodam, viņa tie video ir atrodam. Jā, adresīt arī labi. Ko tu gribi no mani? Janču, paldies tev. Labi, davai sarunāts, jā, nav problēma. Sākās, urēt. Davai netaisat šito te shitshow, un davai, baroni, ja tu gribi tādām kerņām. Baroni, es domāju, pagāja baroni. Visdrīzāk, kad lielākai daļai pašiem ir, zini, tas tā kā Baņķiks teica, ka viņš gribēja šot izrēķināties ar kolaborantiem, tad viņam pa priekš ar sevi jāizrēķinās. Un visdrīzāk, ka tev pašam ar sevi būs, jo, ja tu uztaisīs DNS testu, būs tāpatām kā tam Ukrainim. Man ir baigi sanās tīrās latviešu asins. To dzird arī tavā retorikā, tad es ar daudz ko saprotu. Es to tikai labi, cilvēki jau vispār joku grūti saprot, jums tā pārāk pie sirds ņem un pārāk nopietni. Tas neņem pie sirds, baroni, bet tās runas ir pilnīgi idiotisks un nevienam nevajadzīgs, jo tas pārvērš atkal strīmu pa balagānu un kaut ko grib pateikt par kaut kādu pilnīgāko sviestu. Tie tavi joki ir, nevienam nevajadzīgi, būsim godīgi. Forši joki. Man patīks vairāk joks saistībā ar Trumpa vēlēšanām. Man ļoti priecē, jo, piemēram, tā daļa, kas atbalsta Ukraiņus, arī tagad ir sadalījusies divās daļās, sašķēlusies. Vien tie, kas priecājās par to, ka Trumps izbeigs karu 24 stundās un nobombīs visu Krieviju, un ir tie, kas joprojām fano pa Harisu, kas dos ieročus Ukrainai. Tur ir vienkārši fantastiski, mēs esam tik stulba tauta, ka jo stulbāk mēs būt nevaram, ja? Tā, lai nesaies. Man atkal ir cits jautājums, tāda, mazliet laikam vairāk domāts priekš bandīta, jautājums bandītam. Kad bandīts tu ar savām divām augstākajām izglītībām sāksi izaugt, izaugt profesionāli, kā, vienalga, vai tur garīgi, vai izglītot, vai kaut kādi mentāli izauksi, mentālā plānā, sāksi veidot sakarīgus video. Viņš jau ir sasniedzis. Savu augstāko. Izslēdz ārvis, tur nevajag ņemt viņu tagad, lai viņš noklausās, vai es eju nakti projām. Izslēdz viņu ārpus, tam uzņems augšā, ja viņš pisīs te pauru un pārstatīs visu, gan domu, gan visu tāds viņa kuņas bērnu nakti. Kučas bērnu. Vien jautājumu. Ārvi, vai nu jā, vai nu nē. Jā, es atvēju. Jā. Kad tu bandīti sāks mentāli augt un sāks veidot sakarīgus video, argumentētus video, piesim, pret Jāna Lauvu, pret mani,
pret ugunsbaronu vai jebkuru citu vaļķīku, kuri kaut kā argumentēti kaut kādus video veids. Nevis tādā bērndārznieka līmenī, tur Valva, Circenis parādi, Annijas apakšbikses, tādā bērndārznieka līmenī. Kad tā sāks taisīt reālus video ar argumentiem, ja tev to, ko tu tur Jāni Valva, uztaisi kaut ko, kas apgāž, kā tu saki, Valvas kaut kādu tur viedokli vai vienalga ko. Izveido lūdzu šādus te video, bet es visus, ko es redzu tavā profilā, tie ir visi bērndārznieka līmeņi, tie pat nav tie tāda daunīša līmeņi kaut kādu video. Valva, tev vairāk tu vispār neko tālāk neesi ticis savā izaugsmē. Par apakšbiksēm, ka tev vairāk nav, kur tu lien jau apakšbiksēs, Jānim. Tu saproti, jau tas līmenis ir pat stipri pat zem bērndārznieka. Es pat bērndārzā tādas nē. Un tad vēl šitās te pārfrāzēšanas papagaiļu spēles. Muļķis tev pasaka, pats muļķis, jo pats tu izdomāt nevar, nespēj izdomāt. Ko bandīts tādu nodarījis? Dievs, vispār viņi neuztver nopietni, jo es vairāk sūdzu. Uztaisi tādus video, un zin kādu vēl, kurš no jums turbopatriotiem tagad apņemsies? Reku es vakar kaut kādas 2 stundas googlēju, meklēju visādi informāciju. Krievijas ekonomiskās attiecības ar Ukrainu un rietumu pasaules ekonomiskās attiecības ar Ukrainu. No 1991. gada līdz 2014. gadam Krievija ir ieguldījusi Ukrainas ekonomikā dažādos projektos, gāzes vadu projektos, infrastruktūras projektos, komerciālos projektos, ir ieguldījusi $250 miljardi. Un tagad cienītie turbopatrioti. Lūdzu, iegūglējiet, cik ir ieguldījusi rietumu pasaule Ukrainas ekonomikā. Karš neskaitās, to griežam ārā, to ņemam laukā. Karš neskaitās, cik rietumu pasaule ir ieguldījums ekonomikā, zinātnē, kaut kādos, izņemot kaut kādus privātos projektus, izņemot savus privātos sautīgos. Cik? Zero. Es kaut kad nesen skatījos Kijevā. Un tagad apgāžiet manu sacīto. Kijevā var ieguglēt pharmacy companies. Visas farmācijas kompānijas, kas ražojuši tās Covid vakcīnas, teiksim, Johnsons un kas vēl bija AstraZeneca, viņiem visiem ir ļoti daudz laboratorijas tieši Kijevā un ofici lielie. Tā kā ieguldījums tur ir diezgan liels. Vismaz, ja skatās Kijevā, ļoti daudz rietumu tieši farmakompānijas. Bet to var tagad atvērt un iegooglēt pharmacy companies in Kijeva. Es Evilam piekritīšu šī ziņā. Mans draugs arī regulāri braukāja uz Ukrainu, nodarbojās ar eksperimentālām lietām farmācijas jomā. Arvi, tu šito streamu arī liks iekšā, tu liet šito streamus iekšā YouTube, vai ne? Ja vajag šito streamu arī ielikt arī. Ko Leo prasa, lai ieliekot šito streamu? Viņš būs pieejams YouTube, viņš iekačās, viņam tur bieži vien ir tāpatām atrodams Arvis Abramovičs. Bez garumzīmēm būs Arvis Abramovičs YouTube. Jo man nepatīk raizīt. Es vienmēr ielieku pilno materiālu, lai nav spekulācijas, jo pareizi. Jā, pareizi. Nē, Leo, to, ko teica ugunsbarons, baigi pasi pilnu rubli neņem. Nē, vajag ņemt visu pa pilno rubli. Nē, es tev pateikšu godīgi. Vienkārši ugunsbarons, tas ir tāds vīrs, kas ir gados padzīvojis, viņam ir garlaicīgi. Es esmu samiksēts asins, mani bērni samiksēt asins. Viņš tikko pateica, ka viņš grib nogriezt visus, kas ir samiksēts asins. Kā man, viņš ir jokojas. Viņš nevar uzturēt. Nē, es tāpēc saku, to pa pilnu rubli neņem to, ko viņš tagad saka. Tas tā, nopietni, Leo, tas nav nekāds heits, viņš ir, es viņu arī pa pilnu neņem, un es viņu vispār vairs neklausos. Jo, ļoti labi, cilvēkus, kurus neņem pa pilnu, jā, cilvēki, kuri neņem pa pilnu, vairojās tādu jopti kā bandīti, kaut kāds uguns, kaut kāds pakrūto, visi šitie cilvēki, kuri neatbild par bazaru. Kāpēc mums pasaulē ir problēmas? Tāpēc, ka viens cilvēks pasaka kaut ko tik ļoti aizskārošu, kad viņam tik ļoti sāp, un viņš iet un gatavs ir galināt. Bet, Leo, tu esi reāls psihologs, labi zini, ka tu pats arī var reizēm aizskart cilvēkus, un pat to vispār nedomā. Iedalūdzu līdz galam, pabeig. Es neesmu psihologs pirmkārt. Psihologs ir mana sieva, kuru ir uz pusi krievieti, pusi ebreji. Kuru arī vajag nogriezt pēc taviem vārdiem. Man jau neinteresēja, saprot, kas viņi tādi ir. Paga. Iedomā pabeigt, lūdzu.
tu pateici, ka vajag visus nogriezt kuri, ir miksēt tasīt, un tu esi sātīts, un tu ar to lepojies. Visi kārtībā, visi forši. Tagad skaties, ir jāmāk būt pieaugušam, okay? Un kontrolēt, ko tu runā, okay? Un atbildēt par to, ko tu runā. Saproti? Tu saki, es esmu psihologs, neesmu psihologs, man ir psihologs, es esmu coach. Es ar pareiziem jautājumiem cilvēku atvedu uz turien, kur viņi ir jāatved. Ja? Un tas nenozīmē to, ka es nevaru runāt kaut kādīgi nepiedienīgi, vai labu vārdiem. Bet to, ko tu tikko teici, ja? Tas ir heits, un tas ir anormāli. Tas ir anormāli. Tā ir tava personīgā uztvere, draugs mīļais. Jā, tas ir anormāli. Nē, pareizi tas nav. Es to arī pagāju, Baron. Tu esi jau, Baron, es vienmēr teicu, tava tie joki nav no tev nepiestāv viņi. Tu esi pārāk pieaudzis vīrietis. To es saprotu to, ka... Nē, nu, Lau, nu, tu jau, nu, tas mums kas stāstīs. Baron, nu, bandīts, nu, jaukties pa vīri, tev neviens uz jautājumu neuzdev. Tu taču pats zini, ka tu pamuļti vēl vairāk kāksties tur ar saviem tur. Kā tev tur ķipa jāuztver bieži vien? Nu, beidz savu ņaudēšanu, tu jau esi apnicis. Tu neko nevar panākt, saprot, tu jau sen esi aptaisījis. Reko, zināt, ko Pareizi jau tev teici. Nu, beidz taisīt to cilvēku, tev iekšē klausās. Iedomājies, tev pat Raiders Mēs varētu izdarīt tā, ka šajā streamā, piemēram, konkrēti šodien, var nākt iekšā tikai tie cilvēki, kuriem ir iekšā vārds, bilde un video. Davai. Nu, video visi nevar, tāpēc, ka man nav, piemēram, sekotāji. Davai, video. Davai, rekomendācijas, lai iekšā un visi, kas vēlas. Emīl Klaužs. Jā. Emīl Klaužs. Tu jau te nenoteikti tādu tiktu, kā tagad būs noteikumi. Nē, nu, bet... Tu vari iet savu TikTok uztaisīt. Tu vari iet savu TikTok uztaisīt. Jūs varat pagaidām izdomāt ar kādiem parametriem. Es nevajag, tas nav mans streams, tas ir Arvis streams. Bet tas ir Arvis, izņem viņu ārā. Nu, nopietni, nebūs nekāda saruna. Ja tu gribi to, tad tev jāizvēlās. Kāpēc jūs tagad runājat par kaut ko pagaidu? Nē, parunāsim normāli. Nu, ko tu domā, ka tu braukās visiem grausīm? Ko tu runā? Tagad aplēst mūsu klausīt. Emīl, pagaidi, nelien, lūdzu. Arvi, tev vajag uzlikt tā, lai katram var iedot minūti. Atceries, bija tur tāda funkcija. Jā, skaties, tagad ir jautājums tāds, kāpēc vajag šitik ļoti tādus vispār vārdus močīt? Kā var vispār tādu kaut ko izteikt? Tieši kurus vārdus? Tā kā Rekutas Uguns Barons pateica. Es arī ir... Nu, kas tu nesaproti jokus, nu? Nē, es pat sapratu joki. Kādi? Man viņš arī nepatīk, bet es pat sapratu, ka viņš joki ir, jāviens, 1. aprīlī jātaisa joki. Nu, paskaties, kā tas augšā, kas uz tevis tur ir, tas tai lodziņā. Nu, tas tur katru dienu tu tāds pamuļtības runā ar jokiem visā, ne? Es neesmu redzējis neko, ko viņš runā tādu. Nu, tu paskaties, tu papēti viņu video, tur regulāri ir visādi pamuļtīgi video. Nu, šitādi teksti. Es tikko iegāju laivā. Non-stopā. Es tikko iegāju laivā, es skrūju. Nē, es tev vienkārši saku, te šitāda drazu arī vairot tāds pamuļķis, kas tev augšā, tur virs tevis video. Nu, viņš tieši tādā. Kā vai nu Gatis, es jau nezinu, neviens nezinu. Jānis Lauva. Jānis Lauva. Gati klausās. Jānis Lauviņš. Nē, Reku bandīts. Sveiki! Sveika, Leo, nevajag izlikties. Tev bandīts ir labākais draugs, un tu mani nobloķēji to, ka viņš man apsaukāja par prostitūtu. Nevajag, Leo, izlikties par to. Kas tu neesi? Var izslēgt ārā mikrofons cilvēkiem? Es atnācu tā pati Anglija. Bet Jāni, tu nesmējies, viņš tevi arī vienkārši apsaukāja. Jāni, tā ir tā meklē, tu izlikt ārā no mājām? Tā ir tā, ko es izmetu ārā no mājas. Jā, tāpat. Tā ir tā pats, ko es jau teicu. Tas ir tas līmenis. Te jau notiek pornogrāfija kaut kāda. Tāpēc, ka tie divi cilvēki, tas viens cilvēks, kas ir tas pats bandīts, viņš vienmēr tais, viņa mērķis ir vienmēr diskreditēt, izjaukt. Kāds mērķis un parunā? Aizver muti bandīt. Parunājam par tēmu, tu taču atceries. Tu taču vienmēr, kad runā ar tēmu, aiziet savām privātām tēmām. Parunājam par tēmu. Ir balagāns. Tēma ir tāds. Tāpēc jūs šobrīd bandīt, pastāsti. Parunājam par tēmu. Tāda ir tēma. Naida runa. Lauva.
Lava, klausies. Parunājam par tēmu, beidz tur tās savas privātās lietas. Nē, tā nav privātā naida runa šobrīd. Es tev aizrādīju, beidz tās savas privātās tēmas. Māda privātā tēma, naida runa nav privātā tēma. Tu esi viens no lielākajiem naida runas izplatītājiem šobrīd. Kāda naida runa? Naida runa ir no tevis tikai. Pret ko? Pret tevi? Tu man esi pilnīgi vienotājs jau. Mēs varam kaut kārtīgi. Saprot, tu esi visiem te vienotājs. Vienkārši par ko bija 90% latviešu noblasēju, baigais varam. Arvi, kāda bija tēma? Tēma ir ASV notikušās vēlēšanas, kā viņas ietekmēs Latviju. Būs Latvijā liberālā politika vai konservatīvā? Kaut kāds ārpats. Ok, labi, Jāni, davai vislabāk. Davai, es arī stāstos, no kā ņemāt šitie, te nav jēga. Bandīts, par ko jūs runājat? Man ir jautājums. Var Arvi uzdot jautājumu? Droši. Nerunājot par Trumpu vai par pārējām lietām. Droši. Nerunājot par Trumpu. Pagad, tas man skan? Nē. Tas, ko teicu, šis cilvēks augšā, kā vispār tādu var pieļaut teikt? Es, piemēram, neuztveru to nopietni. Es tajā saklausīju vairāk kā tādu savu veidu humoru, varbūt melnais humors, ja? Jo šodien daudzi tiktokā runā visu kaut ko, tāpēc es, pat cik pazīstu Ritvaru, ja Uguns baronu jau diezgan ilgi, neticu, ka viņš būs tas, kas tur baigi zāģēs ārā uz šķiros, kuram ir tīras asinis, un tas, es domāju, vairāk jāuztver kā humors. Tas ir humors, ja? Tu to gribi tā nopietni uztvērt un ierosināt pret viņu lietu, es domāju, ka tas ar to viss vienkārši beigsies. 100%. Ja tu lūdzu izliec ārā to video, ja? Nē, es varu izlikt, nav nekāda problēma, bet es tīri tajā nesaskatu, es pats kā jurists, es nesaskatu tajā nekādu kriminālu pārkāpumu, viņa teikt. Nē, zin kā, man galvenais tas video, vienkārši tie cilvēki pēc tam paši, es to video pēc tam pārlikšu, ja? Un ir cilvēku grupa, kuri paši noskatīsies to uz joku vai ne uz joku. Jo viens ir krimināla procesa, otrs ir, jāatbild par sevi vārdiem. Tu nevari šitā teikt. Iedomājies, ienāk iekšā bērns, šeit bērns steigā, tev nestāv 18+, mans dēls šeit steigā. Ok, pat TikToku skatās jociņus. Iedomājies, viņš vienkārši, rulē. Pa lielam jau ir tas, ka mums jau kā vecākiem ir tomēr arī jāskatās. Arvi, lūdzu, es ļoti atvainojos. Jā. Cilvēki, to lenti, tā kā kačā uz augšu uz leju jāskatās. Un viņš iet iekšā un klausās vēl šitādu sarunu. Es atbotu, kā to var pieļaut publiskajā telpā? Tā ir mums kā vecāku atbildība. Kāpēc, teiksim, mani bērni nedzird? Vecāka atbildība nav sēdēt un skatīties, ko dara bērns 24/7. Tev ir bērns, Arvi. Man ir divi, tad, Leo, tu gribi teikt, kam tad ir valdībai jāatbild par bērniem, ko bērni dara? Es uzskatu, ka tie Nē, šeit notiek tagad vārdu spēle, ja? Mēs runājam par kaut ko citu. Tu 24/7 ar saviem bērniem skaties? Pa 25/7. Pa 25/7 skatos saviem bērniem. Jā, man ļoti žēl viņus tad ir, ja tu viņam nedod dzīvēt savu dzīvi. Zini, kā ir, tad, kad tu bērnam māci pareizās lietas, jā, viņam tāds tiktoks ir pie vienas vietas, un viņu vispār nesaskar tas, ko tiktokā runā, vai Facebookā, vai YouTube, jā. Bērnam ir savas lietas, ar ko viņš nodarbojas, kuras nejaucos iekšā, es ļauju bērnam augt, pilnveidoties, ja, bet ne tiktokā. Ok, es saprotu, to bišķi nav demokrātiski, ja, bērnam izvēlēties, ko viņam kačāt. Tu esi vairāk par tādām liberālām vērtībām, tātad dot šim bērnam... Man nav nekādu vērtību, ne liberālo, ne demokrātisko nekādu. Man vispār nav nekādu, es nepiedaru ne pie vienas reliģijas, ne pie vienas konfesijas, ne pie kā nepiedaru. Es dzīvoju savu dzīvi, ja, un man ir ļoti žēl, ka notiek karš dēļ cilvēkiem, kuri nemāk komunicēt, kuri nemāk runāt, kuri nemāk sarunāt, kuri ir egoisti, kuri ir pamuļķi, ja? Un kuri kurina naidu viens par to otru. Ja mēs iedziļināsimies, kāpēc vispār sākās karš tajā vispār Ukrainā, tas dēļ tā, kad kāds pajokojās, otrs neuzsver to joku un sākās muļķības. Vai tu tam piekrīti, Arvi, vai nepiekrīti? Viss notikumi, kas galīgi nepiekrītu. Nepiekrīti? Tās te Mīla Klau, kāpēc notika karš Ukrainā?
Nesākas karš dēļ jokiem, karš sākas dēļ ļoti nopietnām lietām. Dēļ kā sākās karš Ukrainā? Pastāsti man lūdzu. Dēļ naudas, dēļ sadalījuma. Protams, tas viss ir par varu. Karš nesākas, karš notiek visu laiku, karš ir bijis un vienmēr būs. Tikai tas, ka pēkšņi viņš sākās ļoti tuvu pie mums tas likās kaut kāds baigais šoks. Bet patiesībā tas karš viņš jau... Lecīt, kas notiek Palestīnā, Izrēlā? Tu zini? Jā, genocīds notiek Palestīnā. Jā. Šausmīgs genocīds, jā. Tie tikai ir... Lībijā un Izrēlā. Jā, Lebanonā. Lebanonā, sorry, jā. Lebanonā, Izrēla kā traks suns ar trakumsērgu bombardē. Labi, es zinu, ka tev ir atbildi uz visiem jautājumiem. Es zinu visu, bet skaties, tagad man jautājums tāds ir. Kāds ir sākums, epicentrs kāds? Cēlonis kāds? Tu runā konkrēti par Izraēlas, Palestīnas? Par visu. Es par visu nevaru, es tā varu par konkrētām lietām. Vai Ukraina, Krievija cēlonis kāds? Cēlonis ir varas pārdalīšana un varas atgriešana tur, kur viņa bija vēsturiski stabila. No kurien šito dabūji? No ziņām vai tu pats to izdomāji? No vairākiem avotiem. No vairākiem avotiem? Tā ir sadalīšana. Viena lielvara kontrolēja vienu teritoriju, pakāpeniski cita lielvara iegāja šīs lielvaras interesēs un vienkārši radās interešu konflikts. Un tas ir milzīgs interešu konflikts starp divām milzīgām lielvarām. Un tu esi 100% par to pārliecināts un esi gatavs parakstīt savu vārdu, uzlikt savu pārakstu par to, ka tu apgalvo to, ka tas tā notiek. Nē, es neesmu 100%. Ok, paldies, super. Izraēla un Palestīna, kāds cēlonis? Izraēlas-Palestīnas cēlonis konflikts radās, kad tika 47. gadā, man liekas, radīta mākslīga valsts, ko sauca par Izraēlu, un Palestīnas, tajā laikā Palestīnas valdība to neatzina. Un šis konflikts sākās jau līdz ar Izraēlas rašanos, ko radīja Lielbritānija. Ok, bet cēlonis, kāds ir cēlonis? Kāpēc viņi tieši izdomāja tur to izdarīt? Tāpēc, ka vēsturiski ebreju vēsturiskā vieta, viņi saka, ka tā ir Jeruzaleme un Tel-Aviva un principā tā teritorija, kas ir... Vecīt, šis viss ir pilnīgas muļķības. Mēs nevaram zināt, kas notika mums te patās pāri ielai. Kā tu vari pateikt, ka tas ir pilnīgas muļķības? Mēs varam zināt... Kā tu vari ar savu, tagad man pastāsti, kāpēc tās ir pilnīgas muļķības? Es tev pastāstīšu, kāpēc. Paskaidro arī. Jo tu man tikko tagad intervēji gandrīz tā kā nopratināšanā, un tagad es gribu lai tu man atspēko visu, ko es teicu. Jā, paldies. Tagad es varu teikt, jā. Skaties, mēs nevaram būt droši par to, kas notiek mums blakus pilsētā vakarā. Mēs nevaram būt droši par to. Mēs nevaram apgalvot. Ok? Kā mēs varam apgalvot par kaut kādu Izraelu, Palestīnu, par Ukrainu un Krieviju, par Azerbaidžānu un Armēniju, par Indiju un Pakistānu? Ja? Kā mēs to varam apgalvot? Es esmu bijis Izrēlā. Es esmu redzējis. Es esmu redzējis. Nav tā, ka es to visu saku no kaut kāda oriģināla. Es arī esmu Izrēlā bijis un man krustmāte dzīvo Izrēlā. Tā kā man ir arī tieši empīriska pieredze no visu tā, ko es saku. Tas ir super. Es arī esmu. Bet tu man uzprasīji, es vienkārši gribu atbildēt. Skaties, mēs nerunājam konkrētas lietas, ka kāds tur kaut ko, kāpēc tur kaut kādas valsts sadalīja, kaut ko iedeva. Mēs ne par to runājam. Mēs runājam par cilvēcību un par common sense. Jo vairāk cilvēku, šitas cilvēks, ar tām uguntiņām, runās tādas runas, kā viņš runā, un pārējie runās un domās un pikosies, ja? un aizķersies aiz to, ko cilvēki saka, un tik neadekvāts lietas, kā viņš pateica. Turpināsies marās. Te ir, Leo, te jārunā par, redz, ja pieņemsim tagad, būtu tiesas process, kurā tiesātu ugunsbaronu par viņu izteikumiem. Tiesnese pirmā reize uzreiz izkāstu pateiktu, nav nozieguma sastāva.
Tas, ka cilvēks kaut ko saka, tas jau nenozīmē, ka viņš to izpildīs. Ir jābūt nozieguma sastāvam, lai uz kaut kāda konkrēta panta būtu izpildījums, lai varētu notiesāt. Sanāk, ka draudiem nav pamata? Nē, tie ir dubult standarti. Ja, piemēram, Latvijā tu draudi kaut ko pret Latviju, tad tas automātiski ir, ja tu, piemēram, atbalsti kaut kādas Krievijas darbības Latvijas teritorijā, tad tu automātiski esi atbalsti agresoru valstam, par tevi var uztaisīt lietu. Ja tu attaisno nacistus, tad tas skaitās kā kaut kāds tur vēstures, piemēram, 16. marts leģionāru piemiņas diena attaisnošanas vispār, ko vajadzētu aizliegt. Piemēram, manuprāt, ir vienkārši dubult standarts, ko izmanto valdība, lai uzspiestu tautai savas sponsorības. Pilnīgi piekrīt. Pilnīgi Emīlam Klau piekrīt, un es pateikšu to, ka atceraties vienu, darga draugi. Valdība nav nekas nevienā valstī. Okay? Nevienā valstī. Valdība strādā uz cilvēkiem, kuri cilvēki ir ievēlējuši no valdību. Okay? Ir common sense, okay? Ir common sense, tas ir pats galvenais. Ir tavs dvēselīgums un adekvātiskums. Šitādas izteicienas, kā runā viņš, man neinteresē nekādas tur. Es pirmkārt nedzīvoju Latvijā, es dzīvoju Anglijā, ok? Anglijā par šitādu, ko tikko viņš pateica, ir vienkārši drausmīgs sots. Drausmīgs sots. Ok? Un tas ir jāpanāk, lai tā ir visu, lai cilvēks izvēlās, ko viņš runā. Un man jautājums, Uguns Baron, Gatis, ja tu esi, tev ir sieva un bērni. Jautājums tāds privāts. Nezināt? Es domāju, ka nav. Nu, vismaz man tā. Es sirdsapziņas ministrija, kur tu esi, Janka? Viņam ir bērni? Kam jautā, Jankam vai? Tā man bija vienkārši brīvs. Tam Uguns Baronam ir bērni un sieva? Ir viņam ģimene, jā. Ir, jā. Ir iespēja parunāties ar viņu sievu? Nu, viņš norobežo no TikToka. TikTokā viņš tikai izklaidējās cilvēks. Tāpēc saku, tā ir izklaide viņam. Es saku. Annī, nē, privātās lietas nerisināsim. Mēs vairāk mēģināsim. Vienkārši es kā attiecību kaučs, ja es vienmēr uzreiz rokos iekšā sievā. Kas tur notiek? Kā sieva var... Nu, kas tur ir iekšā tāds, ja, kad viņas vīrietis, ja, nu, var atļauties kaut ko tādu, tas ir ārpēc, tas man šausmas. Okay, es domāju, ka viņam varbūt sieva vienkārši nepievieš uzmanību tas, kā viņš izklaidējās internetā, ja, jo viņai ir svarīga, ko viņš dara dzīvē, sabiedrībā, bet internets, mēs redzam, šobrīd Leo, kad... Jo, ja man, piemēram, sieva dzirdētu, ka es runāju kaut kādas nacistiskas izteikumus vai, es nezinu, kaut kādus rasistiskus saukļus, es nedomāju, ka man būtu ļoti viegli privātajā dzīvē. Pēc tam, Emīlam es piesakošu kaut kāds normāls čūks beidzot. Klausieties, es vispārēšu tā, ja mana sieva dzirdētu kaut ko tādu, es domāju, ka viņi vienkārši... Emīlam es piesakošu kaut kāds normāls čūks beidzot. Klausieties, es vispārēšu tā, ja mana sieva dzirdētu kaut ko tādu, es domāju, ka viņi vienkārši prāts, kas ir tā. Viņš jau vīrs pišķi gados, viņa bērni jau noteikti gan jau ārā no mājas, un viņš vienkārši, nu, tur jau tā lieta, ka tas TikToks ir pārvērties daudziem par tādu, kā... Tā nav pat, es nezinu, vai tā ir izklaide, bet tas var nosaukt par izklaidi, tādus vārdus nosaukt par izklaidi. Es nezinu. Iedomāties, ja tu būtu valsts vadītājs, piemēram, nu, tur, ja tu Lukašenko stilā uzdzirdētu, kad kaut ko saka barons tādā stilā uzreiz, arrest смертельный приговор. Pārsteidzi. Kāpēc смертельный приговор? Nav смертельный приговор. Vajag cilvēkam atvainoties un pateikt, klausieties, es nebiju to tā domājis. Visu, ko cilvēks var izdarīt, vislielākais, ko viņš var izdarīt, tas ir atvainoties un vairāk tā nedarīt. Tāpēc, ka tas ir amorāli, tā nedrīkst darīt. Jokoties var nu, caur smalko intelektu, ja, kas ir caur harizmu, ja, caur humoru.
Bet ne jau fucking šitādas te lietas, par ko jūs pagaid, tad sanāk, tagad uguns baronam jāpērk fiksiņās biļete jaunadēļ jālido uz Angliju pie tevis sadzert kā biļete. Es nesaku, man nevajag atvainoties. Vienkārši atvainoties, veci, labi, piedod, es tur sajaucu. Ne jau man, es domāju, Jāni, tev bija patīkami to dzirdēt. Nē, man tas liekas tāpatām nesaprotami īpaši. Nē, es saprotu, ja to runā kaut kāds 13-gadīgs puišals, kas nesaprot tā sekas un tā nozīme un ietekmi, es saprotu, bet šī gadījumā te jau ir runa par pieaugušu vīrieti, tur jau tā lieta. Kurš gados jau... Arvijā, tev patīkami dzirdēt tā? Skatās 55 cilvēki, rakstam komentāros, vai jūs uztverat barona teikto kā joku vai kā nopietnu draudu? Drauds vai joki, rakstam komentāros? Nē. Te saproti, 55 cilvēki, kuri bija online, viņi var to uztvert dažādās formās. Šitas te man Pagaidi, es tikko iekāpu mašīnā, es visu laiku sēdēju mērī, nedzirdēju to bazaru vispār, kas te ir. Un es vienkārši šokā, ka jūs turpināt šito pašu tēmu runāt. Tas ir vienkārši, manam rečs punkti jau liekas diezgan dzirdēšu to ierakstā. Tur jau tā lieta, šito balagāņu jau viņiem pat tādam Bauvam un tādam Leo, tev jau tāds hypes arī pašu interesē. Mums tā tēma vispār sen jau neinteresē. Kāds man hypes? Tas tie paši tavi tur pseido draugi, ja, tāds kā Lauva, ja. Viņš tur ikdienā šādas frāzes saka. Ko tu viņam nepiesienies? Kāpēc tu viņam tajā brīdī esi draugs? Es iegājis iekšā laiva laikā. Ikdienā viņš šitāds frāzes runā. Kurā vietā viņš... Ikdienā viņš tur pa visādiem turbopatriotiem, pa nacikiem, pa visu kaut ko par to, kas ar viņiem jāizdara un kā jāizdara. Tu ikdienā viņš to runā. Kurā vietā viņš kaut ko ir teicis, ka kādu... Viņš vienīgais, ko teicis... Paskaties tos viņa video, Tas ir vienīgais, ko viņš ir teicis. Netēlo pamuļķi, taču viss labi zina, ko vienīgais, ko viņš teicis, ka tev vajag zobus izdaudzīt. Ko viņš ir teicis? Mums bija kungi normāli tēma par Iškēviču, ja? Tā parunājam tālāk. Saprot, Leo, kuri tā dubult morāli, ja? Un pie tam šitas ir reāli mērķis TikToks, ja? TikTokā te viss tā ir tieši arī paredzēts, ka te nav nekas atklāti, te viss kaut kāda zapte. Ja jūs gribat normālu normālā platformā, kurā nedrīkst slēpt savu vārdu, uzvārdu un seju, ir Facebooks. Kāpēc Vauva tajā Facebookā ir nepopulārs? Tieši tāpēc, ka tur ir sakarīgi cilvēki, ja? Jo sakarīgiem cilvēkiem tāds balagāns neinteresē kā Vauva, ja? Vecīt. Un tā ir tā atšķirība. Nepopulārs no čalīgi. Ja normāli cilvēki sekot normālās platformās, bet šitā ir mērce. Šeit ir neizglītotu cilvēku, ļoti daudz dzērāju, alkoholiķu, ja? Arī ģimenes visādi neizdevušies. Jā, tu te var meklēt klientus, bet, diemžēl, Vauvam, tas, kas man pa labi ir, viņa sekotāji ir tādi paši kā viņš, apmēram no tādas pašas vidas nākuši. Un tāpēc viņam ir šī te ietekme uz viņiem, jo viņiem liekas, ka šāds pamuļts var vadīt valsti. Kā vadīt? Protams, ka viņš nevar, jo liela daļa taču sakarīgi cilvēku Latvijā. Ja? Bet tā nešķiet, ka mēs varam ar kaut kādu savu sarunu valodas veidu mainīt šo veidu? Jā, tieši tā, rekur. Un tas ir tas, ko es daru šeit. Un es esmu izdarījis ļoti daudz. Tas jau būtu jādara tiem, kas to lielāko haipu taisa, ja? Redz, piemēram, tāds Vauva, ja? Viņš jau, saprotiet, paskatieties uz viņu to naratīvu vai to leksiku, ja? Viņš jau neko te labu nedara, ja? Viņš vēl lielāk bardaktājas, un jūs kādreiz runājat par to, kāpēc savu laiku latviešiem ar krievalodīgiem neizdevās atrast kopīgu valodu. Jo tas jau tieši tā politiskā iemesla dēļ bija, kad katrs tas politiķis vilka to nacionālo jautājumu, ja? Vecīt, mēs tagad runājam... Viņš nevelk nacionālo jautājumu. Jā, ka viņš laiku mēģina dirbt. Pagaid. Nacionālais jautājums izpaužās šādā veidā, kad tiek rīdīts rupjā veidā, tiek rīdīts viens pret otru, ja? Dažāda Tas ir tas, ko tu dari. Tieši tas. Tas ir tas, ko dara, lai parādītu to, cik jūs esat stulbi. Tagad pārģērbies, vecīt, ok? Tagad pārģērbies. Tu pats pret krieviem esi tāds. Redz, Emīl, tu vispār esi. Kā sauc šito bandīts? Tu manu vecmāmu nosauc par krievu malku.
Tu manu vecmāmu nosauc par krievu malu. Janka, kā sauc? Tu tagad pats Es runāju tieši tādā valodā. Pievienojusies sieviete, Olga, lūdzu, dodam vārdu sievietei. Olga, lūdzu, pagaidiet vienu sekundīti. Mums te jātiek galā ar vienu lietu. Gati pa vidu, kas atrodas. Mēs tagad iedosim vārdu Olgai, mums sieviete. Kapucī, tas, kas atrodas, klausies, tu sāc pārģērties. Jūs varat turpināt, tāpēc, ka es pat nezinu, kas notika. Es nezinu, kas notika jums, un es nezinu, par ko jūs runājat, es pa vēlu atnācu. Tā kā mēs iesākām par to, kā mainīsies pasaules politika pēc Trumpa uzvaras. Nu, zinām, ka liberālisms mazinās šobrīd, jo Trumps tomēr iestājās par citām vērtībām. Jā. Vakar tev bija tieši šāda. Es saprotu, ka tu kaut kur pazudi, vakar tu noslēdzi, tu Latvijas auditoriju tevi es neredzēju vienu brīdi. Es godīgi sakot, nezinu, manis nebija šeit. Manis nebija kādu mēnesi vai vairāk. Es nevarēju vispār iet TikTokā. Man tur bija problēma, ka tā kā tagad viss ir kārtībā. Vienīgais, ka vakar es biju ēterā un laivā. Un Latviju pilnīgi atslēdza no manis, jo tur bija ļoti daudz crybaby. Visi, kas raudāja, tā kā visiem nepatīk, ko es saku, un ka Trumps uzvarēja, un ka viņš ir mūsu draugs. Un no tā viss sakās. Visādas toži dramaturgija bija. Saki lūdzu, tu šobrīd atrodies Krievijā vai Baltkrievijā? Krievijā. Kā tev liekas pēc Trumpa uzvaras? Šobrīd Putins nav aizsūtījis viņam apsveikumu. Es domāju, tas ir apzināti darīts, viņš kavēja, viņš vēlāk varbūt apsveiks. Kā tev liekas, kā ievirzīsies politika Krievijā шобрид? Ну, я думаю, давай я по-русски скажу, чтобы быстрее было. Можно по-русски, да. Значит, я думаю, что все, кто сейчас спешат поздравлять Трампа, это те, которые хотят быстрее ему подлезать, подтереться к нему под это самое. А самые важные гости, как вы знаете, они всегда приходят последними, да. И Путину ему не нужно подлизывать Трампу, да, как бы они в нормальных отношениях. И тут, ну, как бы, поэтому Путину не нужно никуда торопиться, он его потом возьмет и лично поздравит, если надо будет. То есть там уже как-то, он наверняка ему просто позвонит и скажет: я тебя поздравляю, и так далее, да, то есть ему не нужно писать вот эти вот дифирамбы, ой, мы такая сильная, ну, как наш Винкевич написал, мы сильная страна, где Латвия сильная страна, я вообще не понимаю, ну, ладно, мы сильная страна, сильная поддержка, мы там все готовы сотрудничать в трансатлантическом альянсе, ну, НАТО. А то, что Трамп говорит, что он не хочет больше спонсировать НАТО, они это все пропускают. Они сейчас все притворяются, что Трамп их большой друг, а на самом деле Трамп вообще не хочет спонсировать войну на Украине. Это было одним из самых главных 3 пунктов. Вообще один из, наверное, в принципе, это был первый пункт, который он обещал своему избирателю, что он остановит войну на Украине. И все, кто глупо думает, что придет Трамп и топнет ножкой, да, такой типа скажет: я сказал, вы тут сейчас быстро все прекратили, и русские такие: да, конечно. Нет, конечно, будет совсем не так, ребята. А будет именно так, что Трамп просто прекратит спонсировать Украину и спонсировать НАТО, понимаете? Вот и все. И конфликт исчерпан, потому что больше просто Украине будет не с чем воевать, потому что денег не будет, что американцы не хотят воевать, ну, не то, что воевать, спонсировать войну, участвовать в них и так далее. Оля, tu saproti latviski, jā? Jā, protams, jā, runāt latviski. Mazais tāds audio atskaņojums tagad, uzmanību. Jā. ASV prezidenta vēlēšanās uzvarēja Donalds Trumps. Tas ir amerikāņu vēlētāju balsojums. Tas ir balsojums pret dzīves dārdzību, pret augstiem nodokļiem, pret naudas tērēšanu svešiem kariem un svešām valstīm, pret bērnu seksualizāciju, 10 dzimumu, pret mēdīju netīro propagandu, pret medicīnas koncernu lobiju un pret politizētu un dārgu zaļo kursu. Tas ir balsojums pret visu to, ko Amerikas kreisie liberāļi grib pasniegt kā jauno normalitāti. Tādi paši un ar tādu pašo kreiso ekstrēmo aģendu ir pie mums, pie varas Latvijā. Smieklīgi, ka šie mūsu valsts liberāļi steidz apsveikt jauno konservatīvo ASV prezidentu,
vai viņi ir kārtējie kažoku metēji? Ну, kaut kā tā. Наверное, я договорю еще то, что я хотела сказать, да, по поводу не будет спонсировать войну. У них самая большая проблема случилась, когда началась война на Украине. У них искусственно поднялись цены на газ. Ну, на газ они называют, да, gasoline. Это бензин, да, дизель, бензин туда-сюда. Да, то есть, и для них это было просто катастрофой, потому что за этим потянулась такая инфляция, которая просто, ну, ужасающая. В 4 раза больше стала стоить вся продукция в магазинах, да, в 4 раза. Например, если раньше можно было купить, я сейчас буду говорить про Аризону, потому что мои родственники там живут именно. Когда был Трамп при власти, да, чтобы получить, как это называется, ну, короче, взять дом в кредит, доход твоего всего дома должен быть $75 тысяч. Сейчас он $130 тысяч, да, то есть если ты зарабатываешь меньше, ты даже не получишь никакой кредит. Если раньше тебе нужно было $30 тысяч, чтобы внести первую, как это называется, down payment, как это называется, ну, вы поняли, да, взнос, да, первый взнос, 30 тысяч, то сейчас это 75. Да, то есть американцы там просто волосы на голове рвут, с экономической точки зрения у них просто полная жопа происходит. И благодаря этому всему они проснулись, благодаря этому всему они начали копаться. Как это, что значит война на Украине, ну, Путин виноват в том, что у нас повысилась цена на топливо. И вот они начали копать, и в итоге они докопались до правды. И в итоге, ну, то есть они поняли, что война на Украине – это вообще не их дело, им нечего туда лезть. И вообще все эти войны, которые были, да, до этого, это все было только, ну, как это сказать, короче, это они врали, правительство Америки сами врали своим избирателям, чтобы просто выкачивать из них деньги. И Дональд Трамп, когда он был при власти, это был единственный мирный президент, при котором не началась ни одна война, ни один военный конфликт. После 32 лет постоянных конфликтов под каждым президентом были начаты какие-то войны, какие-то конфликты. Дональд Трамп был единственный, при котором этого не было. Поэтому, да. А сейчас, как пришли демократы, эти демократы, то тут же у нас конфликт на Украине, тут же у нас конфликт Израиль-Палестина, и сейчас они очень боятся, потому что, ну, им все рассказывают, что сейчас будет война у Америки с Ираном, да, и они прямо боятся, они говорят, нам будет просто пиздец, если, извиняюсь за выражение, если будет война с Ираном, да, то есть они такие, нет, все, мы хотим прекратить любое спонсирование войн, мы хотим деньги вкладывать в нашу страну, и это, если Америка будет вкладывать деньги в свою страну, а не в военные базы НАТО и так далее, и в оружие, чтобы где-то там воевать и зарабатывать деньги таким образом, то как бы все хорошо. Labi, man ir atbilde pirmkārt par Amerikas militāro budžetu un par to, ka ir bijuši 4 auditi Amerikas armijai un visi ir izkrituši par to, ka tas ir viens melnais caurums, kurā vienkārši pazūd nodokļu maksātāju naudu, un ka tas nekad nebeidzas. Un viņu intereses ārpolitikā ir tikai ekspansija. Otrs, man uznāk smiekli vienmēr, kad cilvēki cenšas kaut kādā veidā dalīt republikāņus un demokrātus. Man tās ir vienkārši viens un tas pats ļaunums ar 2 dažādām sejām. Viņi kalpo vienai un tai pašai aģendai, vienai un tai pašai ideoloģijai, gan demokrāti, gan republikāņi. Demokrāti dara visu to pašu, ko republikāņi, un republikāņi dara tieši visu to pašu, ko demokrāti. Viņiem nav nekādas fundamentālas atšķirības. Viņi visi ir par Amerikas vienkārši cilvēku zombēšanu, iznīcināšanu, veselības sistēmu, policijas visatļautību, ļoti daudz arī visas šitās LGBT galēji kreiso ideoloģiju atbalstīšanu skolās. Un tas viss ir... Viņi visi kalpo un prezidenti vispār Amerikā vēlēšanas, tas ir vienkārši shitshows, tas ir viss vienkārši cirks, jo viņi, kad Trumpu ievēlēja pirmajā termiņā, pirmais, ko viņš izdarīja, viņš mainīja bāzi šito te ASV vēstniecību no Telavivas uz Jeruzalemi. Protams, ka tas ir pilnīgi skaidrs, ka viņš kalpo jau sen, kopš sava biznesa starta, viņš kalpo Ņujorkas ebreju lielākajai šitai te hasīdu kopienai, kas kontrolē, kas radās Krievijas impērijā. Viņi kontrolē gan Putinu, gan Trumpu, gan visus pārējos. Olga? Bet, nu, Jā? Tu kaut ko gribēji teikt, jā?
Nu, es piekrītu pēdējam, ka viņi visi kalpo ebrejiem, bet pilnīgi nepiekrītu visām citām lietām. Jā, tas, ka демократы и республиканисты, вisi ir vienādi, вообще не так, это вообще неправда, потому что, грубо говоря, смотрите, например, демократы хотели отобрать оружие у американцев, да, то есть а это их конституционное право, по-моему, номер 2, да, второй пункт Конституции, на котором основана Amerika и демократы хотели отобрать, потому что... Viņi neko negribēja. Viņi tāpat ar abortiem tagad runā par to, ka viņi gribēja atņemt ieročus, ka tagad gribēja legalizēt abortus. Tas ir tā kā burkāns jau 10 gadus uz koka gala karājās. Viņi par to visu laiku runā, bet viņi to nedara. Tā ir demokrātu retorika. Viņi ir īstenībā atļauj un legalizēt ļoti daudz fašistiskas lietas. Viņi atbalsta fašismu visā pasaulē, diktatorus, revolūcijas organizē. Vienkārši tas viss ir, viņi dara tieši to pašu, ko republikāņi, tikai citādā veidā. Я с тобой согласна, что līdz šīm vēlēšanām так и было. Вот tā arī bija. Это действительно правда, все, что ты говоришь, что республиканцы, что демократы, это была все одна и та же история. И поэтому сейчас очень много республиканцев быстренько перебежали на сторону демократов, потому что они на самом деле поддерживают то самое зло. А те, кто были когда-то настоящими демократами, думали, что они, мы за демократию, мы за, даже какой-то либерализм и так далее. Сейчас они перебежали к республиканцам, потому что сейчас вообще открылась вся правда, что все это зло. И именно, боже мой, потому что Трамп же тоже в прошлый раз, до этого он же был тоже демократом. Или нет? Был же он? Короче, да, когда он был демократом, его все любили. Когда он стал республиканцем, его возненавидели. Но ты говоришь правду. Действительно, так раньше и было. Все они служили одному дьяволу. Это правда. Но сейчас уже не так. Уже все перестроилось и перестраивается сейчас. Именно поэтому Дональда Трампа, по ошибке он первый раз, да, выиграл, потому что они не были готовы к полнейшей фальсификации выборов в 2016 году, потому что они не думали, что за Трампа кто-то проголосует. Они думали, что мы на него вылили столько говна в интернете, что он расист, что он мисогинист, ненавидит женщин, ненавидит черных, цветных и так далее, что он такой весь плохой. И они подумали, что никто за него не проголосует. А оказалось совсем не так. И в итоге все пошло не по плану, и он стал... этим президентом. И вот в этот момент все перевернулось. Когда он стал президентом, началась такая заваруха в Америке, что просто вышла вся чернь наружу. Весь этот гной, то, что ты говоришь, что и республиканцы, и демократы, что они все заодно, что они все зло, что они, как ты говоришь, они морковку мы за аборты, а мы против абортов, а мы а сами, блядь, воюют, бабки воруют, вооружение. Да, конечно, это все так разговаривают. Ольга, смотри, примерно Цукерберг перед выборами, да, он сразу объявил по поводу тех тенденций, и сейчас, он чист, да, сейчас победил Трамп, он за Трампа. Это по поводу свободы слова, по поводу ковида, что когда был Байден... Я не знаю, что с Цукербергом случилось, честно говоря, я в šoke. Viss, ko es gribēju teikt, un gari paskaidrojot, bija tas, ka abas partijas kalpo vienai vadošajai šķirai Amerikā. Un tas ir tā augstākā šķira, kas ir, un kas ir, 1%. AIPAC organizācija. Viņus neinteresē normālas amerikāņu tautas intereses. Un tā ir tā, un prezidenti visi viņiem ir vienkārši kā... Es tev pilnībā piekrītu, pagaidi, ja? Es Emīlam pilnībā piekritīšu šī jautājumā, jo mēs to redzam kaut kā pilnīgi savādāk, bet es vienu citu lietu gribēju pateikt, es nekādīgi nespēju saprast, kāpēc mēs joprojām dzīvojam kā Padomju Savienībā. Mēs visu laiku runājam par kaut kādām Amerikām, tur aparteīdām Dienvidāfrikā, tur par Krievijas problēmām, par Putinu bunkurā, vēl kaut ko. Kad mēs vienreiz savā dzīvē sāksim runāt par savu valsti, par savu nostāju, ja? Tad arī kaut kas dzīvē mums mainīsies. Mēs visu laiku runājam par to, kā igauņi dzīvo labāk, par to, kā mums jāiet uz Zviedrijas modeli un vēl kaut ko. Bet nekad neizvēlamies paši savu kursu. Mēs gribam kaut ko tā kā padomju laikos vienkārši nokopēt kaut kādu vecu Žiguli, ja, Fiat izskatā un mēģināt dzīvot pēc kaut kādu modeļu. Finišā mēs sagrābstamies no visām malām visādas informācijas un tagad nezinu, kāpēc šausmīgi pārdzīvojam par to,
vai Trumps vinnēja, vai Baidens tur kaut kāds vinnēja, vai kaut kāda Hamila, ja? Pilnīgi pie kājas tā viņu valsts ir, nu. Par Latviju nav iespējams runāt bez ģeopolitiskā konteksta, bez visu, kas notiek pasaulē. А почему? Потому что мы все время под какими-то хозяевами. Латвия все время находится под кем-то. И вот этот кто-то, в каком состоянии он находится, нам это важно. Если мы находимся под Америкой в данном случае, то нам важно, что там происходит, потому что зависит от нас. Es arī izteikšu savu viedokli. Nu, es kaut kur te varētu vienā ziņā piekrist ugunsbaronam, kad būtu īstenībā jāsāk pašiem ar sevi, ja, nevis tur jāmeklē kaut kur ārpusē tā problēma. Es arī piekrītu. Jo šī narratīva vispār tāda, Krievi, vienmēr nākus no padomju laikiem. Meklēt внешние враги, ja, mums внешний враг kaut kur ir vainīgs, ja. Un tā zombēšana to, kad, un arī tiem cilvēkiem, kuri paši vienmēr ir kā tādā upuru lomā, kaut vai te Leo varētu piekrist, kad ir attiecībās arī ir tāda attiecība puse, kas vienmēr sev uzskata par upuru, ja? Un tad visur meklē citur problēmu, un sevī problēmu vispār neredz. Un tieši tāpatās ir, ja, savā valstī tev būtu jāsāk ar sevi, ja, nevis jāmeklē tur Kariņā vainīgs vai tur vēl kaut kādā prezidentā vai vēl kaut kur pie tam ievēl uz zināmu laiku, ja, un pēc tam ievēl citus un tad tos nākamos tur norēja. Ja. Bet sāc ar sevi, ja, parādi, ko tu vari, ko tu kā performē. Tāpēc jau Igauņi mums ir priekšā visās jomās, ja, tikai tāpēc, ka viņi pirmkārt māk monolīts apvienoties, ja, un strādāt uz vienu programmu, ja, vai uz vienu mērķi. Un tas ir tas, ko šajā balagānā, kur ir ļoti sadalīts interešu grupas, vai es nezinu, tur pēc visādiem citādiem principiem sadalījušies cilvēki, nesaprotu, jo tajā ziņā pat Amerikā ir ļoti labi, tur ir republikāņu demokrāti, kur atšķirās tur pēc dažādiem uzskatiem ekonomikā, piemēram, ja, kur valstī vairāk jāregulē, kur ir kur valstī nav jāregulē. Šeit ir vēl trakāk, ir dažādas partijas, pie tam vēl sadalās arī nacionālā jautājumā. Tāpēc, kādu jūs gribat tur kaut ko redzēt labu, ja jūs paši pirmkārt nesākat ar sevi, jūs sevi būtu jāperformē, ja? Un pēc tam vispār kopējā bilde, uz kurien iet, ja? Tādā. Pirmkārt, tiksim galā ar latviešu un krievu saliedētību savā valstī, lai mēs nekarojam savā starpā un vismaz tad, kā tu saki, kā visi uz vienu roku. Vispirms vajag izdomāt mērķi, ja, uz kādu tu gribi iet, ja, jo tu bez mērķi kaut ko, zini, kā sanāk 5 cilvēki un visi nolemj, ka davai dzīvosim labāk, ja. Un viens ar to uztver pilnīgi citu, ja, un otrs, 3., 4. vēl citu, ja. Un tad, loģiski, ka jūs neredzēsiet kopīgo mērķi, tikai tāpēc, ka jūs paši arī nevarat vienoties, ja? Un tad kaut kādu balagānu taisīs 5 personām, ja? Un tad viens beigās arī nevienoties par ko, ja? Tad ko? Beigās vainīgais būs 6., kurš vispār nepiedalās tajā visā. Tāds arī izpaužās. Я с первого reizi pilnīgi tev piekrītu, Bandик. Вообще первый раз я с тобой согласна. Первый раз в жизни все в порядке. А kas tur ko nepiekrist? Pilnīgi piekrītu. Ko, mani cienījamie cilvēciņi, paldies jums par pavadīto laiku, tu man jābeidz streams ir. Paldies, Olga, ka pievienojies, paldies visiem pārējiem par saturīgām runām. Protams, biškiņi arī bija mums te mērcītas, bet, jau laicīgi lūdzu piedošanu visiem par to. Nevaru paredzēt, kurā brīdī kas kaut ko sateiks, ja? Tiekamies atkal rītā. Čau visiem! Paldies, atā! Atā!